es esmu uztraucies, satraukts, saviļņots un nervos, jo tūlīt pat ķeršos klāt vienam jaunam sporta veidam, par kuru pastāstīt jums. Šis sporta veids gūst arvien lielāku un lielāku popularitāti Latvijā un pasaulē. Daudzi noteikti jau zina, mans numur 1 sporta veids man personīgi ir golfs. Mana kaislība un aizraušanās. Bet kaut kādas aizdomas ir, ka padels varētu diezgan strauji ienākt arī manā dzīvē. Un šobrīd notiek tā satuvošanās, tikšanās. Kas ir padels, kā to spēlē, kā trenējās, par to tūlīt arī vairāk. Un laiks mums, protams, iepazīties ar lielākā padela kluba īpašnieku Matīs Lībieku. Čau! Čau, vecīt! Čau! Stāsti, kas tas padels tāds ir un kā tas ienāca tavā dzīvē, kā tu to izdomāji uzspēlēt un galā beigās tā uzspēlēšana droši vien rezultējās ar lielāko klubu. Jā, kas ir padels? Padels ir pasaulē visātrāk augošais sporta veids. Tā arī viņš ienāca manā galvā. Es pats vadīju tenis klubu Hongkongā 8 gadus. Gribējās braukt mājās, negribējās vairs tenisu, bet tā pieredze, cik liela tajā rakešu sportā ir, tad domāju, varbūt varētu kaut ko līdzīgu. Un iešāvās padels. Padels atbrauc uz Latviju, pa lielam nekā nav. Aleksis Pavulāns bija uztaisījis ganību dāmī 4 kortus. Un tad lēnā garā Covids tur pačakarēja visu to ciet vajā. Un tad es sapratu, ka ir tukšs. Un ir iespēja taisīt, uztaisījām lielāko klubu Latvijā ar 8 kortiem. Bet tagad izstāst, kur tas fenomens, jo jebkurš cita sporta veids vai varbūt kaut kāda sporta veida paveids vai vēl kaut kas varētu arī teikt, mēs arī gribētu tādus panākumus kā padelam. Kas tajā visā, tavuprāt, ir tādas varbūt 2-3 atslēgas, kāpēc padels tik ļoti vērienīgi ienāk cilvēku dzīvēs? Pirmkārt, padels Spānijā jau 50 gadus ir 2. populārākais sports aiz futbola. Un viņš tur bija aizsēdējies un ārā no Spānijas nebija izgājis. Ir 22,000 korti un 11 miljoni aktīvu spēlētāji. Tā kā tas sports jau ir parādījis, ka viņš kaut kur citās valstīs patīk cilvēkiem. Jā. Mums, ko mēs šeit redzam, un pēc manām domām, kāpēc viņš tā pavēlk, ir tas, ka ir tas 3D. Ja tev tenisā viss notiek priekšā, šeit tev ir sienas aizmugurē, tev ir sienas sānē, tu vari spēlēt par viņiem, tev viss tas 3D, tev konstanti strādā smadzenes. Un man liekas, tas cilvēkam patīk, jo daudzos sporta veidos, kur tu aizēji, tev vai nu viņš ir ļoti monotons, vai ik pa brīdim tev ir, tā kā mēs, ka golfu spēlējam. Ja mēs tur ejam, tad mēs domājam 3 minūtes, jau pēc tam domājam pusstundu par tām 3 minūtēm. Ja? Un te tu visu laiku esi iesaistīts un var redzēt, ka cilvēkiem tiešām ir rodas atkarība no tā sporta. Jo tad, kad mēs atvērām, bija, teikšu, 150 spēlētāji Latvijā. Šobrīd mums klubā ir regulāri spēlētāji 800 nedēļā. Tas viņš ir 2 gadu laikā uzaudzis uz... Izstāsti, kā padelu spēlē īsumā? Noteikumi viss tas pats, kas tenisā. Skaita rezultāti kā tenisā. Laukums ir mazāks, servēšana tā pati. Vienīgais ir tiešām tas, ka tu vari izmantot apkārt to struktūru, kas tev ir. Tas ir tenisa paveids, es pat teiktu. Un, atšķirībā, piemēram, no skvoša, laukums ir lielāks. Jā. Ja tā drīkst izteikties, gaisa ir vairāk. Gaisa ir vairāk. Un tas, ka tu spēlē 2 pret 2. Jā. Skvošā tu tomēr esi blakus, tev ir tas spēlētājs, un tu tādā veidā tā struktūra notiek. Un tas tenis elements ienāk, ka tev ir pretinieks otrā pusē, nevis tavā pusē. Pieķersimies, protams, mēs par tādām tehniskām niansēm un pašiem spēles elementiem tūlīt aprunāsimies ar Latvijas čempionu par to, cik izmaksā viena spēle spēlētājiem par izmaksām ekipējumu arī vēlāk, bet viena spēle cik maksā? Viena spēle šodien dienas laikā vienam no mūsu spēlētājiem izmaksā 7 eiro stundā. 7 eiro tikai stundā? Stundā. Korts ir 28 eiro, katram 7 eiro. Un tepat jau no 8 rītā, kā man teica, 8:30. Kāpēc padels tavā dzīvē? Tāpēc, ka, zini kā, ir laikam pasaulē ļoti daudz atkarības. Ir labās atkarības, ir sliktās atkarības, un mēs runājam par labajām atkarībām, un padel tas ir viens no atkarību veidiem. Tiešām ļoti pozitīvs, ļoti tāds, ievelkošs iekšā. Tiklīdz pirms gada es atnācu un man iepazīstināja, kas tas tāds padels vispār ir. Matīs jau saka, man kaut kur madracīts jānoliek, jo es neesmu pārliecināts, ka manas atslēgas mājas durvīm vēl dara, jo man sieva jau drīz nelaidīs ārā, bet to ir grūti izstāstīt īstenībā, kā es daudziem sāku un priekš sevis arī reāli priekš manis, tā ir mana baznīca. Šis būris
durvis, tā ir mana baznīca, es eju iekšā un visu ārpasauli apstājās. Es varu ne par ko nedomāt, es varu nodoties tikai un vienīgi spēlē. Un pats lielākais kaivs ir tas, ka mums baigi liekas, ka mēs, protams, to spēlēt. Ja? Un tad treneri tā kā mazliet pasmīkņā, bet tāpēc viņi ir šeit. Un īstenībā ar katru reizi, kad tu atnāc un kaut ko jaunu iemācies, un tev vēl tajā kortā sanāk un pretinieks sanāk nedaudz apbēdināt, tas kaivs ir neizmērojams. Un, protams, ka lielākais bonus pēc ļoti labas padala spēles ir šis stūrītis, ja, kura mēs spēles laikā dehidrējamies, un tad mums vajag rehidrēties atkal ar dažādu veidu, ieskaitot B kategorijas vitamīniem. Kādas tev pamatzināšanas vai sportiskā pieredze bija pirms tu sāki? Absolūti nekāda ar raketēm kā tādām vispār nenodarbojos. Es zinu, ka tu labi, mēs esam turējuši rokās, ja, bet kaut kā atnāca, pamēģināja, sanāca bumbu dabūt pāri tīklam, pāris treniņu pie treneru, un tad jau to apmēram sāc saprast. Un ritīgi forši. Un pats galvenais, ka tā komūna, kas šeit ir izveidojusies, ir vairāk nekā 500 cilvēku, man liekas. Un jebkurā brīdī tu vari iesist čatā, ka tu vēlies uzspēlēt 20 minūšu laikā, tu savāc savus partnerus. Ja nesavāc partnerus, paņem treniņu mašīnu, bumbiņu mašīnu, uzsit tāpatās sitienus. Un nenormāli draudzīgs kolektīvs. Ir iedomāties īstenībā. Baigi grūti to saprast, bet tad, kad tu esi šeit iekšā, katrs viens otru atbalsta. Ja arī labāk spēlētāji, viņi vienmēr nekad par tevi neņirgāsies, bet vienmēr parādīs kaut kādus stipri trikus, kā tu vari mazliet uzlabot savu spēli. Un vēlreiz tas ir daudzas atkarības. Šī ir viena no atkarībām, kurām katram jāpamēģina. Un, protams, kur gan labāks veids mācīties padalu kā pie paša čempiona? Ulds Gaismiņš, čau! Sveiks! Klausies, es esmu šķiet daudz maz jēdzīgā formā tagad, vai ne, lai mēs varētu uzsākt treniņu. Pastāst par pilnu ekipējumu, kas ir vajadzīgs, lai spēlētu padalu. Tā kā jau minēju, tas ļoti labā šobrīd tērpā ieradies šo kortu. Ir vajadzīga maiņas apavi, lai nesasmērētu kortus. Ir vajadzīga padala rakete un sporta tērps, kas tev arī ir mugurā. Protams, rakete ir ļoti svarīga. Pastāstīja, kas šie ir par brandiem. Te ir Vilsons, bet Kupra. Kāpēc Kupra? Jā, kā jau minēju, padalu šobrīd ļoti strauji iegūst savu popularitāti. Un lielākie pasaules brendi grib, lai viņu vārdā tiek saukts raketes. Nākamā gan iznāks Lamborghini rakete, ir Prada rakete, kā redzi, jau ir Kupra. Mums ir, protams, tās klasiskie brendi, Babolat's. Heroes, itāļu, arī nedaudz nezināms, arī no beach tenisa. Mums ir, protams, Babolat's, jā, ļoti strauji. Labi, cik maksā rakete? Protams, atkarībā no līmeņa un no profesionālas līmeņa ir sākot no 100 eiro, stikla šķiedra, un vislabākais, kas mums šeit rokās, ir ap 300–350 eiro. Cik ilgi viņi varētu kalpot? Atkarībā no tavas spēles stila. Labi. Pirmajā gadā spēlējot padali, es salauzu 5 raketes, līdz ar to diezgan izdzīvu, bet kopumā gadu 2 noteikti var izspēlēt, jo tā šūna nedaudz noārdā. Un attiecīgi jāmaina tikai grips. Jā, tikai gripiņš jāmaina. Šī daļa. Skaidrs, kas ir ar bumbām un cik maksā bumbiņu komplekts. Man jāierodās ar savām bumbām, vai šeit pat var dabūt? Jā, vai nu vari pats nopirkt bumbijas, vai var ierasties šeit un noīrēt bumbijas, bet vidēji bumbijas maksā no 8 līdz 10 eiro, uz vietas izīrējot 3 eiro. Viņām gaiss izpūšās, cik viņas ilgas? Jā, vidēji iesācēja līmenī bumbijas kalpos no pāris nedēļām līdz mēneša pusotram. Tad atkal jānopērk un atkal var turpināt. Lai bērni varētu sākt, ir arī bērnu raketes pieejams. Ir nedaudz mazākas, var ziņā arī vieglākas. Lai bērnam ir vieglāk, jo rakete ir diezgan smaga, 360 grami. Līdz ar to ir diezgan liels slodzes tai rokai un plecam. Un par raketi, jo tā ir savādāka nekā tenisā nekas. Jā, rakete nedaudz īsāka, kā redzams, ir veidot no karbona vai stikla šķiedras. Ir caurumi, un tas ir galvenais, kas rada to spēku raketē. Ir dažādi caurumi, lai varētu uzspēlēt šo spēli un nebūtu pārāk stipri. Kāpēc viņi ir tik biezi? Tas ir labs jautājums, to nemācējuši atbildēt. Bet ir dažādi biezumi atkarībā no raketes mīkstības, cietuma pakāpes, un tas varbūt arī atšķir tas, kāpēc viņi ir tik biezi. Kas šis tāds ir? Katrai raketei nāk līdz klāts striķis, kas ir drošībai. Šajā sporta veidā ļoti sasvīst, ir ļoti bīstam, līdz ar to, lai neizslīdētu raketu un netrāpītu savam pārdniekam pa galvu. Tāpēc mums ir šis drošības striķis, kas vienmēr ir jātur, kurā jāievelk rakete. Tie no jums, kur ir braukuši ar surfdēli, tas ir kaut kas līdzīgs. Līšs, vai ne? Un lai nepazust raketi, pēkšņi negribētu aizlidināt ārā. Labi, kas par bumbām? Tās ir speciāls bumbas? Jā, padalām ir speciāls bumbas, viņas ir
ļoti līdzīgas tenisa bumbām, bet nedaudz mazāk spiedienu, lai bumbiņi nelido tik ātri. Jo, ja mēs spēlētu tenisa bumbiņām, šī spēle būtu vēl neskatāmāka, jo bumbiņas lidot pārāk ātri. Kas ir interesanti, apakšā ir daudz smiltis, lai padarītu to visu mīkstāku un bumbiņu atliktu labāk. Par pašu spēli. Kā tad spēlē? Skaidrs, ka to spēlē 2-2. Mēs te pagaidām esam tikai ar Uldi divatā. Pievienosies mums, protams, spēlētāji. Ar ko sākās spēle un kas ir galvenie pamatnoteikumi, lai spēlētu padelu? Tad spēle vienmēr sāksies ar servi. Jā, mēs servēsim pa diagonāli no baltā uz baltā kvadrātu, un galvenais mērķis vienmēr pārsist bumbiņu pāri tīklam pretinieku laukumā tā, lai bumbiņa no sākuma atlec laukumā, nevis trāpa pa žogu vai pa stiklu. Labi, tātad, un pirmā serve tātad ir no atsitiena. Jā, mēs vienmēr servējam pēc atliciena, tāpat kā tenisā ir 2 serves, jā, pēc atliciena, un mēs pēc tam uzreiz iesim pie tīkla. Vai es varētu uzservēt arī šādi kārtīgi no augšas? Nē, diemžēl nevarētu. Mums likums, ka servēt drīkst tikai no gurna augstuma. Bumbiņu mēs varam pamest cik vien augstu mēs gribam, jā, kaut vai šādi, bet serves kontakta brīdim jābūt gurna augstumā. Nu, un tālāk jau, kas ir ar to sienu? Cik reizes drīkst pieskarties sienai, cik reizes zemē? Zemē var pieskarties bumbiņu tikai vienu reizi. Jā, pēc tam viņa var atlikt pret stiklu, pret žogu vienalga, cik reizes viņa grib, tā grib, bet pa lielam vienreiz vai divreiz viņa atliks pret stiklu, mēs varam atsist bumbiņu pāri pretiniekam. Nu, labi. Vai es varu dot piespēli savam pāriniekam, tā kā volejbolā? Jā, nē, diemžēl tas nav atļauts. Mums ir pat taisno katram kā pāriniekam jāpārst pāri tīklam un jāturpina izspēle. Tātad viens piesitiens pie zemes. Tālāk var sekot vienalga, cik pieskārieni attiecīgi sienai žogiem. Nu, visdrīzāk būs 2. Būs, jā, un tad attiecīgi censties pārsist pāri. Un tur nav svarīgi, vai es trāpu kurā laukumā vai pašā aizgala līnijas, vai ne? Tieši tā, pēc serves mēs spēlējam pa visu iežogoto laukumu. Līdz ar to servējot mums ir baltās līnijas, un kas ir viens servējot ir vienīgais kaviāts, sauksim to tā, kā nedrīkst trāpīt pa žogu. Ja serve pēc atliciena trāpa žogu, tad ir otra serve. Pēc pirmā atsitiena viņa nedrīkst pieskarties žogam. Tieši tā, pret stiklu viss ir ok, bet pret žogu nedrīkst. Tas ir vienīgais grūtais aspekts šajā noteikumos. Ok, tad principā, ja serve būtu, kur operators rāda, ja serve būtu pa diagonāli no tās pozīcijas uz šo laukuma daļu, tad pēc atleciena viņa nedrīkst izdarīt šādi, vai ne? Jā, tieši tā. Tas ir uzreiz otra serve, ja tā otrā serve jau zaudēts punkts. Stāsti, ar ko tu gribētu pārbaudīt, iesildīties, trenēt, kā sākās padelu treniņš? Jā, noteikti. Pirms mēs vispār uzejam uz laukumu, es ieteiktu visiem vienmēr iesildīties pirms spēles. Mums šeit klubā un lielākajā daļā Latvijas klubos ir pieejami trenižieri, lecamaukles, rullīši, lai mēs varētu aktivizēt savus muskuļus. Šis sporta veids ir ļoti dinamisks, ļoti daudz ar rokām, līdz ar to noteikti jāiesild arī rokas būs. Tā kā, ja mēs to esam izdarījuši, ko mēs esam izdarījuši, tad mēs ņemam rokā raketi. Tu teici, brauc šitā lejā. Jā, un līdz mēs tiekam līdz kātam, tad ir saucās vidējais tvēriens, kontinentālais tvēriens, un tas ir padela ABC tvēriens. Nu labi, es esmu atvēris raketi. Es esmu gatavs. Sāksim ar pareizajām pozīcijām. Tad padelē mums ir 2 galvenās pozīcijas. Okay. Aizmugurējā pozīcija un priekšējā pozīcija. Labi. Sāksim ar aizmugurējo pozīciju. Iesim. Ir staps, kur viņi krustojās. Tā mūsu standarta pozīcija esot aizmugurē. Okay. Jā, mēs varam kustēties visi, bet mēs vienmēr cenšamies atgriezties savā pusē šeit. Tātad, kad mēs esam gala līnijā, mēs varam izmantot sienu, kā jau mēs minējām. Jā. Un pirms mēs vispār sākam, es gribētu vienu zelta likumu teikt. Visi, kas lidos aiz baltās līnijas, ja aiz servis līnijas, mēs gan arī vienmēr centīsimies spēlēt no stikla. Jo tas vienkārši tā būs vieglāk, tā ir iespēja mums uzbrukt vai izpildīt dažādus grūtākus sitienus priekš pretinieku. Sāksim ar sitienu. Parādīšu, kā spēlēt padeli sitienu izpildīt. Sākuma pozīcija padelā. Kā jau mēs tvēriem paņēmām, otra roka. 3 pirksti būs uz raketes sāna. Jā, 3 pirksti, viens pa vidu, viens šeit. Rakete mums būs priekšā, ja tenisā, piemēram, mēs turam augstāk, tad šeit viņi būs gurna augstumā. Mēs esam uz priekšu, svārs uz pirkstgaliem, jā, ceļi ieliekti un rakete lejā. Tā, tagad nodemonstrēšu sitienu. Viens, mēs ar soli attaisīsim vaļā, rakete iet uz aizmuguri, jā, viņi ir perpendikulāri stiklam. Jā. Un tagad ka kontakta brīdis būs priekšā mums, rekur. Jā, mēs uzmetam bumbu un izpildām sitienu un pabeidzam priekšā sev. Jā, tad, lai tā otra roka mums palīdzētu, otra roka skatīsies uz raketi, uz bumbiņu. Jā. Jā.
un mēs ar viņu sākumā, Pabeidzam. kamēr mēs mācāmies, lai noķeram tā kā to raketi. Jā, lai mums būtu jau konkrētas beigas sitienam. Citādi esmu redzējuši lielākās kļūdas, ka mēs sitam uz augšu, te tikai locītavu, liela iespēja, ka mēs izstīsim autā. Līdz ar to mēs atvelkam, jā, kontakta brīdis un pavelkam uz priekšu. Un tas mums ir labais sitiens. Tagad kreisajā sitienā līdzīgi, tāpēc mums ir tā kreisā roka. Mēs ar kreiso roku izmantojam, atvelkam viņu, esam atkal iegriezušies sāniem, kontakta brīdis priekšā sev, pavelkam uz priekšu un pabeidzam te. Es jau vēju līdzi ar visu ģermeni. Jā, tas būs vēlāk. To mēs varēsim, bet nesteigsimies. Un ko? Pamēģinam. Labi, pamēģinam. Stāvēsi sākuma pozīcijā mums, Jā. Ideāli. Viens attaisīs vaļā. Netrāpīja. Jā, un pagaidām pat nav tik svarīgi to soli likt līdzi. Jā. Aha, nolikam bišķi zemāk te. Vai pareizi, ka es attiecīgi ar visu ķermeni nav tīri? Jā, kas ir ar locītavai roku? jābūt stingrai. Viņi nedrīkst staigāt, līdz ar to, ja viņi staigās, mums viņi pirmkārt sāks sāpēt. Jā. Un otrs, liela iespēja, ka mēs nevarēsim nokontrolēt bumbiņu, tāpēc mums viņa diezgan stingra. Un jā, sākumā varbūt ne kopā ar sitienu, bet pēc sitiena, kad mēs izgriežamies, tas ir ok, jo mums ir jāatgriežās sākuma pozīcijā. Sorry. Aiziet. Nākamais elements, kā jau es minēju, mēs drīkstam izmantot sienas. Labi. Jā, pretinieks mums uzsita stipru sitienu, viņa atlec laukumā, trāpīja pret sienu, un tad mēs izpildījām sitienu. Jā, es sākumā to nodemonstrēšu, kāds izstāsts. Okay. Tāda kur pretinieks mums uzsita, viņa atlec pret sienu, un mēs pēc tam nospēlējām. Nekas nemainās, tehniski tas pats. Tu viņu tā kā bezmaz vai bišķīt pavadi, lai būtu kontakts, lai vizuāli kontroli. Tieši tā. Mēģināsim. Davai. Svarīgākais tas, pirms bumbiņa nāk, mēs jau esam atvēruši raketi, lai viņu sagaidītu. Mēs to saucam, mēs atveram durvis vaļā bumbiņai, mēs viņu ielaižam mājās, un tad mēs viņu metam ārā, jo mums viņa nepatīk. Okay. Šis man ļoti patīk. Līdz ar to es atvēzējos, mēs taisam vaļā raketi jau. Jā, gaidām un sprot, vēlreiz. Attaisam vaļā un līdzi, super. Vēl pēdējo reizi. Vaļā un tas ir pilnīgi normāli sākumā, jo nav pieredzes. Ja tenisā un Izmērs. Un citos sporta veidos mēs parasti spēlējam 180 grādu plaknē, ja viss ir uz priekšu. Šeit mums ir 360. Mums ir jāgriežās, ar muguru jāspēlē, līdz ar to aiziet. Viens. Viens. Un arī būs mēs te aizgriežamies un beigas uz priekšu. Viens. Super. Otrā pozīcija ir tīkls. Tā ir padalā pats galvenais, sauksim to par stratēģiju, ir mēs nevis vinējam aizmugurē sēžot un gaidot, ka pretinieks kļūdās, bet mēs ejam pie tīkla un mēģinām ieņemt tīklu. Sāsināt spēli. Sāsināt spēli, tieši tā. Un šeit procentuāli ir visvairāk sitienu, ko mēs izpildam, arī procentuāli ir vislielākā iespēja, ka mēs šeit vinnēsim. Tā ir sitiens no gaisa. Mums ir sānos ir redzami staps. Pirmo, šo sauc par pirmo stapu. Pirmais staps, otrais staps. Tajā vietā viņi pa viņu, un tā ir mūsu pozīcija no gaisa. Okay. Mēs, kamēr mēs vēl mācāmies, mēs drīkstam būt nedaudz tuvāk, es teiktu, pa vidu tiem stabiem, jo mēs labāk sākam spēlēt, jo mēs drīkstam nedaudz vairāk atkāpties, jo mums ir lielāks variācija locītavās un mūsu spējās. Labi. Tā ir atkal nodemonstrēšu no sākuma to gaisu. Ja uz gala līnijas mums raketi bija šeit lejā, tad šeit mums vajag viņu zem zoda. Jo bumbiņš šeit lidos daudz ātrāk, mums nebūs laika viņu pacelt augšā. Līdz ar to šeit, un līdzīgi kā tenisā, mazs atveiziens, un ar solīti mēs velkam uz priekšu, viens uz priekšu. Viens, sitiens, aiziet, mēģinām uzreiz, labo kreiso, es aiziešu uz otru pusi. Tie vēzieni tādi mazi, bet asi. Jā, labais viens, ar pretējo kāju solis. Solis būs ar pretējo kāju vienmēr. Jā. Tātad aizmirsām par pašu svarīgāko, kā mēs sākam izspēles sēriju. Aiziet. Parādīsim sēriju, un mēs pēc tam pa lielam būsim gatavi spēlēt. Oh my gosh. Tātad nostājamies aiz baltās līnijas. Mēs servējot nedrīkstam uzkāpt uz līnijas, nevaram pārkāpt pāri līnijai. Bumbiņu mēs arī nedrīkstam iemest laukumā. Jā, vienmēr jābūt aiz. Un tātad sākam kustību, attaisam raketi vaļā aiz galvas, saliekt roka. Paņemam otru bumbiņas roku ir pleca augstumā, atlaižam bumbiņu un pavelkam pa diagonāli to servi. Aiziet, mēģinam. Es pa to diagonāli. Attais jau uzreiz vaļā var attaisīt.
Jā. Un vienkārši atlaižam bumbiņu sākumā. Super! Šis sanāca. Jā, te, protams, mēs varam pavilkt nedaudz garāk, bet tas... Backswingā, jā? Jā, tagad pavelkam uz priekšu. Okay. Jā. Tas, ka pēc tam es pārkāpu, jā, pēc tam tas ir pilnīgi normāli. Pēc sērijas, jo mēs uzreiz skriesim pie tīkla. Jā, okay. Ideāli, bumbiņa atlec pareizajā laukumā, netrāpīs žogā. Spēle var sākties. Spēle var sākties. Tad šajā brīdī ar grandiozām ovācijām mēs sagaidīsim arī laukumā divus brāļus, kuri noteikti zina, kā spēlēt padelu. Es centīšos visu, lai turētu šiem te čempioniem līdzi, un mēs visu to varēsim redzēt, kā norit kārtīgs padela rauns. Nu ko, šajā brīdī noritēs īsts padela mačs. Man ir absolūts gods būt vienā laukumā ar Latvijas čempionu Uldi. Un tur ir divi bračkas lībieši, Miķels un Matīs. Un mēs jau sarunājam, ka tu man klieksi, ko man īsti jādara. Jālaiž ārā, tas ir auts vai ko. Jo viss šis vēl, protams, ir svaigs, zaļš un aizraujošs. Mēģinam. Ja? Es būšu šeit. Tu uzreiz sāc pie tīkla, un mēs abi divi uzreiz nākam iekšā. Ok. Tas bija labi? Neticēs, ka tas bija pirmais punkts. Tas bija truli, vienkārši noļodzījās raketi. Tagad nāc atpakaļ. Labi. Mēs uzceļam, sūdi. Ok. Es? Jā, šo tu stāsti, kurš īsti ņems ko. Jā. Spēlē. Dāj, moči. Un pāri. Ar kur mēs paliekam? Mēs tas bēšķi samainījāmies. Viņš viltīgi nospēlēja pa vidu. Kristap, kāds rezultāts? 15. Jā. Pats, man patīk. Labi. Paņem. Es. Super. Pa daudz? Nekas. Saprat, tas ir auts. Jā, vienmēr. Bummai vienmēr ir jācitās laukumā pirms tam, ja viņi atcitās jebkur citur. Aiziet. Let's go. Moči! Kā viņš tā pamanīja? Labi, stūrītī. Vēl viena lieta, ko mēs pieminēsim, svarīgi ir komunikācija. Jāsaka, tu ļoti svarīgi, ja mēs paskatīsimies padelu mačus, spēlētāji savā starpā visu laiku sarunājas. Man tikai šķiet, ka čaļi vēl nav ieslēguši īstos apgriezienus. Labi! Šis sanāk. Ārprāts, es nevaru. Es zināju, ka šis būs tā. Labā serve. Tas bija auts. Tātad serve, kad trāpa kvadrātā. Jā, viņa nedrīkst atrasties pa taisno pret metāla sietu. Viņai jābūt ir vai nu stiklā vai... Pilnīgi stūrīšos visu. Mīķi! Varēja ņemt. Kā redzējām, mēs varam izmantot dubulto sienu, dinamisks sporta veids. Ļoti jautri. Izspēles garas. Pādels, draugi. Bez variantiem. Skrien! Labi! Ārprāts, kā viņš viltīgi mēģināja vienkārši izcelt ārā. Pilnīgi neredzot, tā viņš tā labs, bet veiksmīgi mums cik? 2-4, 4-2 mums. Labi. Tas bija baigi viltīgi. Tas bija grūts. Tas bija baigi. Izcili. Tiešām, draugi, nāciet!
piesakaties, zvanat, kamēr vēl ir, kamēr vēl laukumi pāris ir palikuši, vai ne? Trenējieties pie Ulda un vajag atpūsties. Vajag kustēties, būt kustībā, veselībā un lai izdodās. Čau! Paldies! Paldies!